lieta tāda. Šodien ir ļoti daudz jāstrādā. Ir jābeidz šīs vlogs, tur ir 2 vlogi, jā. Un ir jābeidz vakardienas vlogs un jāiefilmē vakardienas vlogs un tikmēr jāfilmē šīs vlogs. Es varu vispār neko nedarīt. Es varēju gulēt līdz 1, kā pusi no cilvēkiem manā vecumā dara tagad. Good. Labs ir, davai strādājam. Mēs itojam 4 sotakus, sabus, let's go. Pirmā 1,5 stunda ir darbu pabeigt. Laucam taisīt kafiju. Tikko iefilmēju vakardienas vlogi beigas, tā kā tās arī čekt. Un tagad meklējam to benču vidot. Kā es nekā neiedomājos, ko ar latviešu klasisko mūziku. Karoči, es sakrāmēju tā kā file sistēmas bišķiņi labāks, reku workout no vlogiem ir, un tad ieradumi un kaut kas tam līdzīgs, un es arī sazinījos ar draugu, mēs tur pabazarējām bišķiņi. Tagad jau ir 8:32, es esmu strādājis kaut kādas 2 stundas, tad 1,5 visu kaut ko citu darījis, tā kā, un tikmēr, kamēr es zvanījos, es arī kārtoju tos failus. Kaut kādu stundiņas paņetoju, tad vecāki pasūsties, parunāja, uzspēlēja ar ģitāru, un tad mammai sataisīju gultu kalendāru, tagad jātaisējas tālāk. Pulkstenis ir 10:47 un cep molas. Man ir super mikstūra, principā tur ir pipari ar sāli, jūras sāli. To es barbīšu. Let's go. Fantastiski. Viņa ir beigta. Viss. Grindot. Karoči, uzlikām renderēties pirmo video. Jā, tas prasīja daudz. Tagad ir pulkstenis 1:02 principā. Un jā, tagad jāiet palasīt amboli un tad jāiet turpināt editot iepriekšējo. Es atradu kaut kādas mūzikas, bet tam ir grūti atrast mūzikas un tad dīvains tas vlogs. Tas nāk pirms pēdējais. Jā, tā kā tev paspaktīties. Un tad man jāiet vakardienas vlogs, un tad, jā. Bet viss čiki nekā, tā kā, jā, tas paņēma bišķi daudz laika, tur kaut ko citu vēl darīja, tā kā, bet darbs iet uz priekšu, tas ir galvenais, tā kā, maucam. Neko nemaucam. Es eju lasīt ambolus, tu paliec te, un pēc tam entosim vēl. Ir pagājuši jau kaut kāds 5-4 stundas no tā laika, kad es teicu, ka es eju lasīt ambolus. Salasīju ambolus, paēdu kārtīgi, parunājos, un tagad editojam tālāk šo video. Es izrenderēju to, kas ir par gym vlogu, tā kā to vajag ielikt, vajadzētu thumbnail kaut kādu uztaisīt, bet tā es šodien vienkārši editošu tālāk to, kas ir otrais videks, un es cerams, ka tikšu līdz vakardienas vlogam. Savāk, ka tas viss ievilksies mežonīgi, tāpēc, ka rītdien man ir paredzēts ceļojums. Interesants ceļojums, es teiktu. Bet man no rīta, protams, būs laiks, tāpēc, ka es ceļos tomēr 5. Tā kā, jā, tas īstenībā palīdz nenormāli, tā kā. Es esmu mazliet sagriežis šo klipiņu. Tas aizņēma stundu ar pusi kaut kā tā. Un tagad iešu paēst vēl bišķiņu, un tad, principā, iešu gulēt. Es uzmetīšu uz ekrānu, cik es aptuveni stundas pastrādāju, bet sanāca tīri ok. Es saeditoju pirmo, kas ir traki daudz īstumā, un tagad šito sagriezu, un tad, ok, ir ok, bet varēja vairāk, un varēja ilgāk pasēdēt, bet, tomēr mājās darbi un kaut kas tam līdzīgs, bet, jā, tā lieta, ka jāceļās 5, tam palīdz ļoti daudz, tā kā mežonīgi, es nezinu, tur nevar vairāk uzsvērt to, bet, ja tā nebūtu vienīgā lieta, ko es ieteiktu, lai dabūtu kaut kādu produktivitāti uz savu to mērķi, viena lieta, kas man noteikti palīdz šajā visā, ir tas, ka es vienkārši izbīdu ārā, šajā gadījumā savu telefonu. Es viņu uzliku tagad timelapsot. Tas nenormāli palīdzēja. Ja viņš stāvētu teisiņ,
ķipā, paņemtu, pačikot Instagram, un man no rīta arī bija kaut kas tam līdzīgs. Es tā kā izslēdzu Airplay modu, un tad tur tā kā WhatsAppā parādies, un es gribēju nospiest, un ieiet tur, un tad tu aizēji jau nākamajā, un šādi tā kā cikli, kur tu nospied, un ieej iekšā, un kaut ko tā kā sāc kaut ko činīt, dažreiz man ir YouTube'ā ieiet, un es nospiežu netīšām tur. Principā neizbēgam tādi, bet padoms no šī video, kā to varētu novērst, ir vienkārši turēt sev prātā to, kad tas, ka tu ieej tur un uzsāc, tas tevi nosit no tā, ka tu tiešām var strādāt. Tāpēc, ka tu vari tajā brīdī tev liekas, ka gribi kaut ko citu un tev nav enerģijas, un tieši tāpat man tagad bija. Bet es piesēdos reāli 2 stundas non-stopā, vienkārši piesēdos un strādāju. Kaut gan es gribēju vienkārši nospiest YouTube'ā, tur paskatīties kāds videoks, varbūt paēst agrāk un kaut ko tam līdzīgi, bet nē, es piesēdos, pastrādāju. Rītdien būšu ļoti priecīgs, ka es to izdarīju, tāpēc, ka rītdien man tikai pēdējais runāšanas klips ir jāsagriež, jāpieliek muziku un gatavs. Vienkārši patur galvā to, ka ir šis spēks, kas dzen tev prom no savu darbu. Un kad tu redzi, ka tas velk prom, tu vienkārši pasaki sev, ka tu cīnies pret to. Tieši tā. Tā kā cīnies pret pretestību, zini, ka tāda vispār ir. Tas ir šodienas padoms, un ja tu vēlies, lai es tev palīdzu savā dzīvē sačinīt šo veselīgu uzturu un tiešām sākt balkot un tiešām uzbūvēt šo muskuļu masu, attīstīt savu fiziku, ja? Ja tu vēlies, lai tavā dzīvē es tev palīdzu sakārtot to visu, noteikti aiziet pirmais links aprakstā, pieskaties uz 1-1 coachingu, un 2-3 links aprakstā ir Latviešu izaugsmes cilts, kur WhatsApp grupa Discord serveris, un Discord serverī katru svētdienu 8 no rīta es veidoju šo grupas videozvanu, kur mēs vienkārši stāstam savus mērķus, dodam citiem padomus, vispār izveidojam to, kad mēs ejam uz kaut kādiem mērķiem, un ejot kopā ar citiem cilvēkiem, ar grupu, uz saviem mērķiem, tas dod tādu tā kā atbildības sajūtu, ka tu tā kā esi atbildīgs citiem par to, ka tu iesi un strādās tomēr. Tā kā, ja tu vēlies, noteikti pievienojies svētdien, 8 no rīta, es būšu priecīgs tev satikt tur. Tā kā, tas ir viss priekš šī video, tiekamies rīt, abonē manu kanālu, nospied to sarkano poziņu, tu vēl neesi drīz. Rītdien arī būs video, tā kā, aizsūti savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.